Tas ir Arturs. Sveicināts! Šodien notiek gatavošanās pirmspusdienu hokeja vakaram. Un ko tad mēs šodien pagatavosim tādu, ja? Tad mums būs šodien vajadzīgs kāds. Tur jau viss ir gatavībā, tas ir... Tur ir gatavība. Kā mēs pie tā varam tikt, ja? Lūdzu, sekojam. Jā, tā neliela tāds mums vajadzīgs ir viens sīpols, ja? Paimam vienu sīpolu, ko mēs darām. Vienkāršām roku kustībām darām šitā. Ņāks uz pusītēm viņam, ja? Prātīgi. To dodam draugam, padalāmies ar draugu, ja? Paliekam te bišķi malā. Iepriekš aizmirst pieteikt, ja? Kad, jānoķer kāds dzīvi ir arī. Bet, čing, čing. Un tā tad, reku lēnām kustībām, ja? Reku mans palīgs jau viss dara, ja? Kolīgi. Tas tā. Ok. Kas tad mums te tāds garšīgs top vispārībā, ja? Uzreiz tāds skatītājs no malas tomēr gribēs pajautāt. Es varu pateikt tev. Tātad šeit ir dabā izbraukt piknikā. Jā, kamēr mans kolēģis domā, es tikmēr apskaidroju šito te visu padarīšanu. Naiet nelielu līdaci, tādu uz pāris 100 gramiem tā. Paņemt, izdarīt visu smuku, notīrīt visu vīns, viss, izdarīt visu, notīrīt visu. Pēc tam paņemt, iegriezt nedaudz tā, paslīpt mugurkaulā, tā. Uz tādu gabali, kad 6 vietās. Pēc tam paņemt šīs ten, redziet, šīs, ko mans kolēģis tagad ber virsū. Jā. Tagad parādīs. Vegets, garšvielas speciāli priekš zivīm. Mūsdienas krīzes laikos nav dārts tikai 25 centiem. Neesam vēl mēģinājuši, šodien pateiksim pēc visu šīs ten. Man vēl lieliski, jūs žēl, ka jūs nevarat savos šo smaržu vienkārši. Jā, pēc tam mēs tagad turpin. Tas ir Pēc tam vienkārši. paņemam to zivīt, viss iesmērējam ar šo te vegets zivju garšvielām. Iesmērējam, viss, noliekam, 5 minūtes viss iesūcās, un tad paņem šito ten salātu majonēzi. Šajā ten. Ieliekam tur. Paņemam 3 vietās iekšā, iespēžam vienā pusē otrā. Un pēc tam arī tā. Iesmēram. Un tad noliekam. Pēc tam sagriežam parasti paņemam kartupelīti nomīzojam, sagriežam smuku plānā šķielīties, lai vienlaicīgi ar zivu sagatavotos. Un pēc tam 3 šķielēti apakšā, 3 augšā un pa maliņām. Pēc tam sīpolītis smalki sagriezt un abērts. Un pēc tam mēs visu to ietīsim folijā un uz karstām oglām taisam. Un tad jau, kad būs gatavs, mēs tiksimies atkal. Tagad lūdzu vārds manam kolēģim. Jā, es domāju, ka mans kolēģis jau tīri visu to forši izskaidroja, kā kas top un kā kas taps. Tāpēc, ko es varu ieteikt? Nemēģiniet darīt to mājās, brauciet piknikā, un jums tas izdosies. Reklāmas pauze. Jā. Tā, un tad mēs apsīsimies, Kas te mums te ir tapis? kas tad ir tapis. Bez panā, bez nekā, vienkārši brīvā dabā, grilla, ceps. Un redziet, šis ir tas gala rezultāts. Tātad mēs redzam, jā? Maiga zivtiņa, maigos plāņos sagrāzīta, jā? Tātad, kad ir kartupelīši, viss noteikās, tātad ir. Un galvenais klāt ir jāpieliek, protams, mūsu pats ziemas. Pat galvenā garšviela. Jā, šī ļoti vajadzīga garšviela, jo bez tās nekas nekad nebūs arī sanāk. Tad mēs mēģināsim to visu nogaršot. Kā tas viss garšo? Kā tas garšo? Mēģināsim tagad. Tātad, tā. Līdatiņā, es neesmu vēl garšojis, šis ir mans pirmais garšojiens, un man tiešām žēl, ka es nevaru nodot šo garšu jums, no savas mutes, jums mutē. Zivīt ir gatava, paņemsim kartupelīt. Kartupelīt. Kartupeļi ir gatava, pilnīgi viss gatavs. Ideāli. Un ko es varu piedāvāt vēl? Šeit varētu kāds vēl garšvieliņas paši jūs vēlāt. Tātad mūsu savu vietējo majonēzīt, čin. Es domāju, tas būs bailāk. Jā. Un liela Latvija! Tiksimies nākošā raidījumā. Ar jums bija kopā Andris, Arturs un es, Mareks. Visu labu!
Jo, labrīt! Čau. Ko jūs darāt? Ko jūs te mahinējat? Makšķerējam. Makšķerējat? Tas tā tīri. Pirms hokeja tā bišķi, kā sakara. Zivu sast pa asti tev, jā? Kur tu to puiši bāziņai? Kuru vietā? Nu tur, jā. Tā. Jā. Viņa sakaltīs. Nu, varbūt es nezinu, varbūt tev te kāds notiek. Vienkārši tad mums trokšņi kaut kādi ir šādi tādi, nu lūk. Bet tā vispār. Lūdzu, bez necenzētiem vārdiem. Ei, tīši. Bez tādiem normāliem vārdiem. Mums nekur mēs pagaidām negribam nekur iet.